Kristaps Zaļkons, portāls par Sporta LV. Tu jau minēji, ka tu netaisies neko daudz plānot, bet vai Latvijas izlasē tu noteikti vairs nespēlēsi, kā tu to paziņoji pēc Turīnas Olimpiskajām spēlēm? Pagaidām es neesmu izmainījis savu lēmumu, un godīgi sakot, es par to pat neesmu domājis. Un tas nav pagaidām mans svarīgākais jautājums, ko es gribētu atbildēt. Un es nezinu. Vadoties pēc rezultātiem pagājušajā pasaules čempionātā, es domāju, ka mūsu jaunie spēlētāji ir ļoti perspektīvi. Un domāju, ka tā ir tā iespēja dot viņiem parādīt sev pasaules klases līmenī. Un domāju, ka viņi to spēs izdarīt. Cik es saprotu, mēs beidzot esam arī no Jāņa Matuļa sagaidījuši to brīdi, kad viņš ir gatavs kādam jautājumam. Jā, Jānis Matuls, Sporta avīze. Man jautājums, Normans pagājušajā gadā arī izmet makšķeri, vai šogad bija traknāks liek, ka tu uzspēries? Nē. Vienkārši man psiholoģiskais un emocionālais manas jūtas bija savādāks nekā tās bija pagājušo gadu. Teikšu tā. Tu minēji izdošanos, kļūdas, šos faktorus, kas ir dabiski, bet nojaušams no karjeras pēdējiem klubiem NHL, tev diezgan grūti ar to pašam bija tik galā. Gan Ņujorkā, gan San Jose tam tik pāri, ka varbūt visi nesaprot, ka arī mēs, kur esam šeit, ja tu 3 spēles pēc kārtas varbūt kļūdīsies, sāksim rakstīt kaut ko pavisam citu. Kā to uzlikt, tev tās bruņas ir pietiekami stipras tagad, lai tam iziet cauri tā mierīgi? Ziniet, man tā liekas, ka jebkurš profesionāls sportists, kas piedalās sacensībās, viņš zina, kur viņš pieļaus kļūdas, kad viņš ir pieļaus kļūdas. Un viņam nevajag lieki atgādināt par tām, bet saprotams, tas ir žurnālists darbs komentēt par spēli un izteikt savu viedokli un pastāstīt līdzjūtējiem, kas ir spēlē noticis, ja viņi paši nav redzējuši. Bruņas man. Es pats esmu savs lielākais kritiķis. Būtībā. Kā es jau minēju iepriekš, es neesmu nevienu perfektu spēli vēl nospēlējis savā karjerā. Tās ir bijušas diezgan daudz. Jāgatavojās, kļūdas būs. Jā, kļūdas būs, un viņām nevar dzīvot, un jāgatavojās nākošajām spēlēm. Jānis Celmiņš, esports. Jā, Sandim ir iemīļots sporta veids golfs. Jā. Kā būs ar apvienošanu golfa ar spēlēšanu Dinamo? Prioritāte ir hokejs. Saprotiet, es neesmu atbraucis uz Latviju šoreiz atkal pēc 18 gadiem atvaļinājumā. Es atbraucu strādāt. Un prioritāte no sākuma ir hokejs gatavošanās sezonai. Golfs ir brīvdienas, vaļas prieks un tādas lietas. Es nekad golfu nelikšu pirms manas primārās nodarbošanās, par ko ir ļoti liela atbildība. Tas ir hobijs. Mēs pēc spēles sarunājām. Pirms studijas, pēc nometnes. Jā, pēc nometnes, ka būs brīvdiena, mēs varam iekļaut. Mēs tikko sarunājām trietā viena spēle, tad būs treniņa nometne pagāja. Как тренер считает насчет гольфа? Сыграть с Андесом стоит команде вообще? Знаете, только для меня это релакс. Да. Вы играете? Ну, чуть-чуть. Я уже на грине хороший, но там дойти это очень тяжело. И мой друг Петр Бондра мне подарил этот сет, этот палок. И я пытался 2-3 раза в год поиграть. Ну, просто, знаете, бывают тренера, хорошо играющие гольф, или тренера, которые занимаются гольфом, и делают тренера так, как бы, во вторых. Как насчет игроков этого плана? Я думаю, что этот релакс возможно делать. Но когда уже сезон начинается, надо просто один раз в недельку это не мешает. Nu jā, tātad par to golfu spēlēšanu no treneru puses, jā, Petrs Bondra viņam esot uzdāvinājis nūju un tos rīkus, bet vairāk par pāris reizēm nav sanācis. Kā viņš teica, tad ir labi golferi, kuri papildus patrenē, bet otrādi ir tā, ka ir labi treneri, kas šeit tad uzspēlē, un viņš ir pie tiem. Labi, mums ir te vēl kāds jautājums. Ints Mēģins, ziņa aģentūra Leta. Cik aktīvi Sants sekoja līdz Amerikā Dinamo sniegumam? Ko vispār domā par šo jauno projektu KHL? Un kad pēdējo reizi bija Latvijā? Pēdējo reizi Latvijā es biju pagājuši gadu, un es redzēju pirmo spēli Dinamo. Objektīvi man kaut ko teikt un spriest
par KHL un Dinamo komandu es nevaru, jo es pats neesmu nespēlējis, ne īsti skatījies tiešraidēs. Es esmu vienkārši redzējis rezultātus. Tā ka es objektīvi to nevarētu izteikt savu lēmumu. Varbūt tās pēc kādām 10-15 spēlēm es varēšu izteikt savas domas, kas nebūs tā vienkārši izņemtas no konteksta. Neliekuļojot, KHL ir sarunu temats tajā cilvēka lokā, kurā tu Amerikā uzturies spēlētāji, bijušie spēlētāji, vai tomēr tas ir kaut kas tālu, Krievijā kaut kas sakustējies, nezinām? Jā, es domāju, ka tik daudz tās informācijas nav par šo jauno līgu. Spēlētāji apmēram zina, ka kaut kas tur notiek, ka daži spēlētāji ir aizbraukuši projām un tagad spēlē KHL līgā, bet man tā liekas, viņiem nav daudz tās sajēgas par tās līgas. Pienāks laiks droši vien. Cerēsim. Tas tikai šogad būs 2. gads katram projektam, un sevišķi tik lielam. Un tādu veidu projektam ir vajadzīgs laiks, lai popularizētos. Jā. Labi, vēl jautājums. Jā, labvakar. Vladimirs Ivanovs, Avīze Telegrāfs. Jautājums tāds. Turpināt KHL tēmu. Pagājušā sezonā vai tagad jums bija kaut kādas intereses no KHL puses klubām vai piedāvājumi, reāli piedāvājumi jums no citām KHL komandām? Jā, pagājušo gadu bija piedāvājums, bet kā jau es pateicu, pagājušo gadu es biju nolēmis pilnīgi nespēlēt hokeju. Man vajadzēja psiholoģiski un emocionāli atpūsties. Es to vairāk nevarēju savienot, un tādēļ es atteicos arī no tā kontrakta. Un šogad arī vēl viens piedāvājums bija, bet no tiem es atteicos un uzreiz pateicu kategoriski nē, jo es nevaru atļauties un negribu spēlēt citā komandā, izņemot Rīgas Dinamo, ja Rīgas Dinamo spēlē KHL vienā līgā. Un tas bija viennozīmīgs man atbildi, un mēs vairāk par to es negribēju runāt. 7200-449 Alež mums tālruņa numurs šeit studijā, un tagad īsti skatītāju sacensība ir sākusies. Kurš būs tas laimīgais, kas pirmais tiks ēterā? Arī šodien jums ir iespēja uzdot savus jautājumus, un ir viena no tām retajām reizēm, kad arī Sandim Ozoliņam var šo to uzjautāt. Kamēr mēs gaidām skatītāju zvans, Jānim Matulim bija viens jautājums. Vai tev līgumā varbūt ir punkts, ka tu vari nonākt pie Aigara Ciprus Dinamo juniora? Viss ir iespējams, ja es nespēlēšu atbilstīgi līmenim komandas, tad tas ir treneru un komandas vadības ziņām. Līgumā ir punkts pēc galvenā trenera un ģenerāla menedžera lēmumu. Jā. Es nezinu, to punktu es neredzēju, bet tas būtu tīri. Es netaisos vienkārši sēdēt un sildīt soliņu uz beņķa un vienkārši būt kā talismans. Es gribu spēlēt un gribu izdarīt visu to labāko, lai palīdzētu komandai sasniegt dotos mērķus. Mums ir tas uzvarētājs sacensībā. Interesanti, kurš tas būs. Labvakar, lūdzu, mēs jūs klausāmies. Uz priekšu mēs esam ēterā. Aha, redz, kā tas uzvarētājs tāds dikt bailīgs mums izrādījās. Runājot par tavu lomu komandā, vai tu esi gatavs uz savu krekla C burtu uzzīmēt un kļūt par komandas kapteini? Es nezinu, tas nav manos spēkos, es tādas lēmumus nepieņemu, un tas arī ir viss. Vai tev tas ir paticis, vai tas nav priekš tevis, vai kā tu parasti, jo tā ir atbildība? Grūti pateikt, tā ir neliela atbildība, saprotams, it kā. Bet būtībā es personīgi uzskatu, ka līderim obligāti nav jābūt komandā tiem, kuriem pasniegt burti, iedot burtu uzšūt, vai ne? Un arī tas burts nespēlē hokeju, tomēr pats spēlētājs spēlē. Un man arī pieredze bijusi ar daudziem spēlētājiem, kuriem varbūt nav iedot šis burts kapteiņu vai kapteiņu palīgu, un kuri bijuši tiešām ļoti labi līderi un spējuši komandu motivēt, teiksim, grūtos brīžos. Tā kā tas ir būtībā.